Zemēs ar maigāku klimatu sevišķi efektīvi darbojas ventilācijas iekārtas ar pretplūsmas plāksnīšu siltummaini. Plāksnīšu siltummainī telpām pievadāmā un no tām izvadāmā gaisa plūsmu atdala plāna alumīnija folija. Izvadāmā gaisa siltums caur alumīnija plāksnītēm sasilda pievadāmo gaisu. Uz siltummaiņa plāksnītēm kondensējas no telpām nākošais mitrums, tāpēc plāksnīšu siltummaiņiem nepieciešams novadīt ūdeni. Ja āra temperatūra ir ļoti zema, no kondensētā mitruma veidojas ledus. Siltummainis nosprostojas. Ledu parasti kausē ar no telpas izvadāmā gaisa siltumu vai elektrisko sildītāju. Atsildīšanas laikā augstais gaiss no āra telpās nokļūst apejot siltummaini, bet siltais telpu gaiss atkausē plāksnītes. Tajā brīdī siltummaiņa efektivitāte ir nulle, tāpēc ventilācijas iekārtas kopējā efektivitāte krītas.